Sveiki, esam pie Audi. Ir darba dienas vakars jau pavēlāks bišķīt, laiciņš tāds vēl nav tik mīlīgs un nelutina mūs, un mums ir mazie darbiņi pirms apskats jāizdara kādu neilgu laiciņu apakaļ. Braucot, dzirdu sāk parādīt kaut metālisku skaņu un viss tās kā aizmugurējie kluči ir nosprūduši aizmugurējais supors principā. Tā kā jā, šeit var bišķi aplūkot viņu. Viņš te ir diezgan labi cepies, un disks arī diezgan netīrs, viss ir. Tā kā jā, principā šodien mēģināšu visu noņemt. Noņemt nost, trubiņas noizolēt, lai neticētu ārā bremžu šķidrums. Un pēc tam nokrāsot. Laika man baigi daudz nav, tā kā mēģināšu to visu ātri izdarīt un cerams, viss būs veiksmīgi un nebūs kaut papildus ieberzienu vēl. Jā, noteikti šodien sākšu ar aizmuguru tikai. Abas divas aizmugurējušas noņemšu, mēģināšu arī patīrīt varbūt. Tad redzēs, kā tas sanāks viss. Jo šitais arī viss baigs slikts ir. Sākam ar riepu atvilkšanu. Cerams, ka viss būs. Nenāk nemaz tik viegli, kā jau. Tas ir. And that's it. Jā. Tētis taisa mašīnu. Tētis taisa mašīnu. My dad made car. And this my baby's car. It's look like I do. Okay. And that's it. Jā, Keit. Pēdējais skrūbus, gribu teikt, ieķērsies. Nu, bļāviens. Jā? Tā mūsu diena ir. Pēdējā skrūba paliek. Aizgāja. Paceļam auto. Noņemam riepu. Paskamies, kas tur pa lietu. Atskrūvējam supporta skrūves. Noskrūvēju supportu, uzlieku rezerves supportu, lai varētu rīkoties. Tā, paņemšu, patīrīšu mazliet. Lietojiet vienmēr aizsargbrīlis, bet es diemžēl vēl neesmu iegādājies to. Tas ir man pirmais manā sarakstā, kas tagad ir vajadzīgs. Labi, patīrīsim mazliet. Līdz kaut kas noiet greizi. Ohoho! Maisiņš uzķērās. Es sabijos. Sabijies? Jā. Es tad mazliet. Daudz maz notīrīt viņi. Mēram izstās šādi. Pirms krāsošanas. Bišķi attaukojuši kaut ko. Iekš tur viss izārdīts ir. Čau! Un vakar skrūvējot nolauzu šo skrūvi, kas ir atgaisošanas skrūve bremzēm. Mēģināsim izurbt ārā. Un dabūt viņu principā ārā. Jā. Parādīšu, kā to visu izdarīšu. Čau! Es esmu tēta meita. Jā, un man lielākā palīdz, vai ne? Jā, un es esmu tēta meita, un man ir 5 gadi. Jā, tev ir 5 gadi, liela meitenēs. Jā. Drīz jau pati teica, tikai skatīsies, un ka ieturēs skrūvēt, vai ne? Jā, labi, turpināsim. Sastelēsimies, urbi sagatavosim, vai ne? Jā. Un tad jau turpināsim. Jā. Un sāksim labot mašīnu. Un tēti. Jā. Tētis daudz tauto dara. Un mēs tautot papāju. Un tur ir viens salos putnīķis.
Jā, mēģināsim izurbt caurumu un ar šiem ekstraktoru, laikam viņas sauc tādiem te vērķiem, kas palīdz izvilkt skrūvus ārā nolūzuši. Sveiki! Tā kā jā, izurpsim caurumiņu. Urbumu, tā precīzāk sakot, vai ne, Keita? Jā. Un tālāk nav jēga rādīt, jo turpinājumu redzēsiet. Sveiki, šodien pienāks jauna diena. Apnicis jau bišķi ņemties ar bremzēm ir. Tur tik viegli viss neiet priekšu. Vakar arī noņēma nost, visu tur tā kā izārdīja, sataisīja. Un problēma tā pati, kas iepriekšējiem supportam ir tā, kad atgaisošanas skrūvu vienkārši tur ir tā iesēdēja, iesūrējis, iekaltus iekšā bija, kad vienkārši tur vairs neko nevar izdarīt un visi vītni izārdīja. Un principā pasūtīja jaunas supports abās pusēs drošības pēc, lai nav tā lielā ņemšanās un vispārējais. Vienkārši tas būs tīrs supports, viņam būs vieglāk nokrāsot, attaukot, izdarīt visu kā nākās. Šie laikam ir jau savu noklieguši. Tāpēc mums nākās rīkoties šādi. Līdz principā ķeramies klāt amortizatoru maiņai, kamēr mums supporti nāk. Lai kaut kā darbiņi iet priekš, līdz ceļam augšā un sākam darboties. Ņemam riepu nost. Un tā jau sāksim ķerties pie amiļša klāt. Tā, lai dabūtu amortizatoru nost, mums jāatskruvē šīs divas skrūves un viena, kas ir šeit apakšā. Šī skrūve. Un tad amortizatoram vajadzētu nākt ārā. Cerams, ka tā arī viss tik labi ļoti sanāks. Atspers es nemainīšu. Apspriedos, ja nav nolūzuši, principā viņas tad arī var nemainīt, domāju. Domāju, ar augšējām skrūvēm problēma nevajadzētu būt. Pēc sāksim ar apakšējām. Jo tās parasti ir diezgan ierūsējušas. Uzpūtīsim mazliet pakeri virsū. Viņš bišķi ievelkās. Ok. Ļoti atvainojos par savu galvu priekšā. Vieta ir tik, cik viņi ir. Un gribās arī kaut ko redzēt, lai es tur nemauktu kaizīt miglā. Kā jau man likās, ar apakšējā skrūvu būs ieberziens. Tādēļ negribas apraut uzgriezni un pēc tam bimbāt. Jo skrūva atrodas ļoti neērtā vietā, kurai grūti tikt klāt. Tāpēc nolēmu, cik vien iespējams, attīrīt vītni. Pasist nedaudz ar āmuru, lai skrūva atslāpst. Sapūšam vītni ar smērvielu Hakeri. Ņem 16 zvaigznīti, lieku virsū skrūves, pārliecinos, lai viņi kārtīgi tur būtu virsū. Galīgi negribās viņu man noraut. Tagad ņemu āmuru un mēģinu maigi sist, lai nenolec no skrūves un neaprauju viņu. Kaut kas mazliet pakustējās, tas jau mani priecē. Ir atnāc vaļā. Beidzot arī paliek daudz bišķi siltāks ārā. Varētu teikt, pufai kā jau mazliet pa karstu ir. Ok. Skrūve ir ārā, esmu laimīgs.
Iztīrīsim pēc tam vītni smuki viņai visu. Sasmērēsim un liksim apakaļ. Ok, tagad ķeramies pie augšas. Augšai tās kaut kā 13 varētu būt. Ir arī 13. Ok. Amortizators ir atskrūvēts. Tagad tikai jāļauj kārā. Uzlūkšu kaputs, lai tev viss nebūtu man mati. Lai ir galīgi. Uzskažu iekšā. Ok. Amortizators ir ārā. Redzat, šeit īstenībā viņš ir mainīts, man liekas, pagājušajā sezonā. Kā viņš jau ir atdalījies. Jau sācis korodēt. Oksidācija te notiek viņiem, bet nu labi, šitais vēl ir labs. Otrā pusē es ievēroju, ka man viss tur galīgi slikti ir. Tāpēc mēs otrā pusē samainīsim. Labi, pēc tam vēl tiksim, pēc tam visu notīrīsim smuki. Sasmērēsim, augšu notīrīsim. To jau liksim iekšā. Mums jāizskrūvē šī skrūve, lai varētu dabūt viņu no šī tenda. Šī iznāca diezgan viegli, jo es saku, viņa jau nav baigi. Pagājušajā ziemā man viņa nolūza. Tad diezgan pretīgi skaņa iekšā, liekas, ka tur viss daudzās kaut kur pret kuzavu. Jo amortizators staigā tur, kur viņam gribās. Tā izskatās, ka iet zriņķi. Šiem veciem amortizatoriem man nospļauties ir, tāpēc tur arī tā brutāli tur viņu skrūvēja nost, jo viņi tāpat līdzām tiks mainīti. Ok, skrūve ir nost. Vecais amortizators ir nost. Nu jā, man liekas, viņi savi ir noklieguši. Notīrīsim mazliet visu ten. Paņemsim elektriskos instrumentus. Attīrīšu esam, principā varam sākt jau montēt jauno amortizatoru. Jaunie amortizatori mums izstāsta šādi. Magneti Marelli. Baigi daudz neko nesaprotu no amortizatoriem, bet rādījās viņi kā premium klases. Domāju, ka būs ok. Izstāsta viņi šādi. Skaisti jauni smuki. Ļoti labi.
Šeit ir arī putekļu sargi. Jā, šādi te viņi nāk. Šeit virsū, lai pasargātu šo cilindru noteikti, lai neiet tur netīram iekšā. Kniebjam pušu. Jauna skrūva ar šeit ir. Viss būs noteikti ļoti skaisti. Vajag notīrīt mums vēl šo te brīnumu. Bišķīt no korozijas. Aiziešu šai stūri, lai baigi nepatinātos. Ok, reku man ir jauns, bišķi savādāk, ja viņš izskatās, bet ne ko darīt. Nezinu, kāpēc viņš tāds ten saliecies ir, kas viņam pa štēli ir. Bet viņš ir normāli apsulbējis, principā visām malām jābūt galīgi taisni. Interesanti. Kāpēc tā? Labi, es paslīpēšu vēl visu šos te nost. Jo te visam būtu jābūt taisni. Jā, neliels updates. Es paņēmu te bišķi izkrāsoju, jo kasot trūs un bišķi mazliet atsedzās kaut kas. Tā kā plika krāsa likās. Paņēmu uzpūt vēl bišķīt, lai drošības pēc tagad pagaidīšu, lai viņu bišķi apkalst, un tad jau liksim amortizatoru iekšā. Labi, īstenībā par to laiku salikšu amortizatoru līdz galam. Notīrīt, cik daudz maz varēju šo ten, bet izstās jauns. Viņš izstās šādi. Nezinu, kāpēc viņš šādi ten izskatās, izties savērpies. Un principā es viņu šajā ziemā, tas ir kaut kādi 4 mēneši, vairāk, 5 mēneši plus varbūt apakaļ. Uzliku šādu jaunu. Nu, nevis es, bet man servisā uzlika. Ja man iepriekšējais bija nolūzis. Un tāds viņš izstās reāli pēc pusgada gan varētu tā teikt. Nezinu, kāpēc viņi no metāla netaisu, jo viņi, man liekas, diezgan liela problēma šiem auģikiem ir un pasātiem visiem, kam šitie ten ir stiprinājumi. Viņi parasti kaut kur šeit nolūst vai izlūst ārā šeit. Kā kuram, bet nu jā, viņi diezgan trausli ir. Nu, neko darīt. Pamēģināsim šādu, lai varbūt tev viss tā neierūsē. Pūšam kapar smērīti. Liekam virsū. Un šīs būs tagad tavas jaunās mājas. Jauni skrūvi. 17 muciņa. Ok, amortizators ir principā gatavs. Uzkrojam šo korķīti virsū, lai vītne galīgi neaizdiršās. Pēc tam būtu arī pašiem vieglāk noņemt nost.
Ir ļoti labi, viss ir kā vajag. Un tā jau varēsim likt virsū. Pagaidīsim, ka krāsa nožūs, aiziesim, noņemsim tajā pusē riteni un principā darīsim to pašu, ko šeit. Ir iepas noņēmis nost. Tas pats tās un šeit var redzēt, kā viņš nolūst nost. Labi, ka pirms pamanīju, pirms es sāku šo taisīt. Es jau pasūtīju to jaunu. Un principā man viņš arī šeit arī ir. Jāņem viss tas pats nost, kas tajā pusē. Skrūve tur. Tāpatās. Un labi, šo pusi noteikti nerādīšu vairāk, jo viss tie tieši tas pats, kas tur. Jā, noteikti, kad likšu kopā, tādu vēl parādīšu kaut ko, jo man GoPro arī īstenībā drīz liekas, ka atdos galas. Kamēr krāsa žūs, notīrīsim šo stendu supportu turētājus. Diezgan norūsējuši ir šeit, tas pats bēdas stāsts, te visi norūsējas, grib visu šo dabūt nos, lai varētu samainīt šito. Un šitais vēl īstenībā kaut cik dzīves, bet labi, viņš jau tāpat norūsējas, lītām ir. Jā, notīrīšu šeit visu, varu pamēģināšu, varbūt var dabūt vaļā. Ja varēs dabūt vaļā, tas būs vispār jau ļoti ideāli. Bet tas paliek uz nākamajām sērijām. Paldies par uzmanību un ceru, ka jums patika. Uz redzēšanos!